Sveicināti raidījumā Bez robežām ar jums Inga Čekša, ratniece. Šodienas raidījums būs ne tikai klausāms, bet arī skatāms video versijā. Šodien raidījumā par slimnīcām piešķirtajām un izlietotajām kvotām, medicīnisko pakalpojumu pieejamību un mediķu nodrošinājumu. Raidījuma viesi ir Aizkraukles slimnīcas valdes priekšsēdētājs Renalds Mociņš un Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Kaspars Čanders. Sveicināti! Kad gads bija pusē, vairākās slimnīcās valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu kvotas bija jau iztērētas. Kāda situācija bija un ir pašlaik Aizkraukles un Jēkabpils slimnīcās? Sāksim varbūt ar Aizkraukles slimnīcu alfabēta kārtībā. Situācija ir tāda, ka mēs ar 1. maiju jau bijām spiesti ierobežot pacientu plūsmu, attiecīgi kvotēt pakalpojumus. Ja gada sākumā mēs vēl to nedarījām, tad redzot, kāds ir pieprasījums pēc pakalpojumu, 1. maiju mēs to sākam. 1. maijā mums jau arī bija izsmelta pilnībā dienas ķirurģijas pakalpojumu kvota. Mēs veicām arī sarakstu Nacionālajā veselības dienestā, bet neko papildus šogad nesola. Līdz ar to rindas ir garas, pieprasījums ir augsts, bet papildus līdzekļi arī šogad nav daudz nākuši klāt tieši pakalpojumu skaitam, bet, kā es jau minēju, pieprasījums ir augsts, tāpēc šobrīd, lai nokļūtu pie speciālista Aizkraukles slimnīcā, diemžēl ir nepieciešams gaidīt 2, dažreiz arī 3 un vairāk mēnešus. Vai šī situācija ir līdzvērtīga iepriekšējiem gadiem Aizkraukles slimnīcā? Jā, viņa ir stipri līdzīga. Kā es jau minēju, arī šogad mums pakalpojumu apjoms nav pieaudzēts. Līdz ar to situācija ir stipri līdzīga. Arī pagājušajā gadā Aizkraukles slimnīca bija spiest ierobežot pacientu plūsmu. Jēkabpils slimnīca, lai šādā veidā kaut kā iztiktu iepriekšējos gados, ir ņēmusi kredītu. Šogad vēl tā kā nav skaidrs, ko jūs darīsiet. Vai jums principā pietiek šo kvotu varbūt? Kvota, protams, arī mums kopumā nepietiek. Mums līdzīgi kā kolēģiem Aizkrauklē arī mēs esam ierobežojuši dotajā brīdī kvotu apjomus. Mums ir kvotas, kur mums ir pieejami, teiksim, speciālistiem, un kur mēs turpinam darboties līdzinājā apjomā. Ir arī sadaļas, kurās mēs esam stingri ierobežojuši pakalpojumu sniegšanu. Tā skaitā arī mums ir īslaicīgā ķirurģija dienas stacionārā un uroloģija dienas stacionārā, kur mēs šo pakalpojumu esam pilnībā pārtraukuši šobrīd par valsts naudu, jo šī kvota vienkārši ir iztērēta. Jāsaka arī, ka šis te paziņojums gada vidū no NVD nāca mazliet kā pārsteigums, kad nevarēs pārdalīt iestādes ietvaros šo te finansējumu, jo katru gadu sezonas vidū ir kaut kādas zināmas pārstrādes, bet mēs vienmēr rēķināmies, ka ir kaut kur arī neizstrādes, un to kvotu ir iespējams pārdalīt, bet šogad šī ziņa bija zināmā negaidīta, un līdz ar to mēs esam pārtērējuši šur tur diezgan ievērami šo te kvotu, kas no vienas puses ir labi, jo pacienti to palīdzību ir saņēmuši, un otras puses slimnīcai finansiāli tas nav tik labi, jo par to mēs samaksu nesaņemsim no NVD, un tajā pašā laikā esam iztērējuši atlīdzībās mediķiem līdzekļus un arī materiāliem. Jūs iepriekšējos gados ņēmāt tādu kredītu. Tā ir tā normāla prakse? Piemērs no kurām valstīm? Es domāju, ka noteikti nav normāla prakse, bet tas bija tāds, ārkārtas pasākums, lai spētu nodrošināt slimnīcas darbību, jo bez šīs te kredītlīnijas mēs nebūtu spējuši izmaksāt atlīdzības. Tā kā tā kredītlīnija būtiski paglāba. Šajā laika periodā mēs arī kredītlīniju esam pilnā mērā atmaksājuši un dotajā brīdī darbojamies uz saviem līdzekļiem. Kā būs šogad, ņemsiet jūs kredītu arī? Protams, ka neņemsim. Un tā nav normāla praksa, ka jāņem operatīvās darbības nodrošināšanai kredīts, bet tas bija tāds ārkārtas brīdis slimnīcai, un labi, ka mēs to kredītlīniju piesaistījām, jo tas mums palīdzēja laikā izmaksāt algas, citādi mēs to nebūtu spējuši.
Aizkraukles slimnīca nav ņēmusi kredītus, vai ne līdz šim? Tieši tādā situācijā finansiāli mēs esam spējuši sabalansēt savu budžetu. Tā, cik liels kvotas principā tiek piešķirtas gadam jūsu slimnīcām, un šis pieprasījums, ja būtu tātad pieprasījums pilnībā nodrošināts no pacientu puses, cik tās būtu nepieciešams, cik tām lielām būtu jābūt? Reiz to, ko mēs esam rēķinājuši, un vēl pavasarī pirms visiem, ko arī kolēģis Jēkabpilī pieminēja šiem paziņojumiem NVD, ka nenotiks pārdales, mēs diskutējām ar Nacionālo veselības dienestu. Mēs runājam, ka tam vajadzētu būt 10–15% vairāk nekā tas ir šobrīd, lai šo pieprasījumu spētu nodrošināt, bet te ir viens apstākļs. Tas pieprasījums, protams, ir vēl lielāks, bet jārēķinās, protams, ar tiem cilvēku resursiem, kas mums ir. Tas ir personāls, tie ir ārsti, kuri spēj pacientiem sniegt palīdzību. Tāpēc arī reāli tas ir 15–20% vairāk nekā līdz šim. Piemēram, ja mēs šajā pirmajā pusgadā esam ambulatori palīdzējuši vairāk nekā 24,000 pacientu, tad mēs varētu vēl līdz 1000–2000 pacientus varbūt vairāk palīdzēt nekā to mēs darām, tāpēc, ka esam šobrīd ierobežojuši šo palīdzības apjomu. Cik tad Jēkabpilī būtu vēl nepieciešams kvotu un cik šobrīd tad pacientiem ir palīdzēts? Kopumā pacientu skaitu, kam palīdzēts, es jums nepateikšu, tas noteikti nav mazs. Finansējuma ziņā tie ir vairāk kā 4 miljoni ambulatorā kvota, kas arī ietver dienas stacionāru. Tas nav mazs finansējuma apjoms, bet, protams, ka arī mēs būtu priecīgi, ja viņš būtu lielāks. Un te pašā īslaicīgajā ķirurģijā pusgadā mēs jau bijām izstrādājuši par vairāk kā 100,000 bijām pārstrādājuši šo ambulatoru dienas stacionāra kvotu, un tā kā pieprasījums ir iespējas arī izstrādāt, bet nav tā finansējuma. Tā kā 20% kā minimums klāt pie kopējā finansējuma un atsevišķās sadaļās pat 2-kārši un 3-kārši vairāk. Cik saprotam, šobrīd no valsts puses papildus finansējums netiek domāts par tā piešķiršanu. Šobrīd tādu tiešu solījumu nav. Ir tieši pretēji ir informācija, ka šobrīd neceriet uz papildus naudu, jo parasti vienmēr jau gada beigās, kad redzēja, ka tās kvotas faktiski pacienti gan izvēl nepiekļūst pie speciālistiem vai nesaņem ārstniecību, tad mēģināja atrast papildus līdzekļus. Šobrīd saka, ka papildus līdzekļu nebūs. Un, kā jau minēja, arī iekšēji mums pārdales slimnīcās neļauj veikt. Tā varbūt tās atšķirības no iepriekšējiem gadiem. Tātad, protams, vistiešākā palīdzība ir neatliekamā medicīniskās palīdzības sniegšana, vai tā pietiks valsts apmaksātu līdzekļu līdz gada beigām? Kā ir jūsu slimnīcās? Aizkraukles slimnīcā neatliekamā palīdzība ir ļoti mazā apjomā. Mums faktiski ir uzņemšanas nodaļa un neliels skaits stacionārā. Līdz ar to neatliekamo palīdzību mēs nodrošināsim, bet tā pamatā ir pašapnācēju plūsma. Kolēģiem Jēkabpilī droši vien situācija ir smagāka, jo tur tomēr arī pacienti nokļūst smagāki. Varbūt tad kolēģis Jēkabpilī komentēt vairāk par neatliekamo palīdzību. Jā, protams, ka mēs neatliekamo palīdzību nodrošināsim. Tas ir absolūti skaidrs. Jautājums ir, vai mums par to visu samaksās. Pieņemsim, dotajā brīdī esam mēs pārtērējuši arī šo te valsts kvotu datortomogrāfijas pakalpojumam. Jāsaprot, ka arī daļa plūsmas pacientu, kas nonāk neatliekamajā uzņemšanas nodaļā, šo izmeklējumu izmanto. Un, ja tālāk pacients netiek stacionēs, tad šis izmeklējums tiek apmaksāts no ambulatorā finansējuma. Un dotajā brīdī mēs jau viņu bijām pārtērējuši, mums tika piešķirts papildus finansējums, bet kopumā vērtējam, ka gada griezumā tas būs nepietiekams. Taču, protams, ka palīdzība tiks sniegta, izmeklējums tiks izdarīts, un vienīgi tas droši vien tiks izdarīts par mūsu resursiem. Jā, izskanējusi jau ir informācija, ka pacientiem jābūt gataviem, ka tojoties gada beigām būs aizvien mazāk šo pakalpojumu, ko varēs saņemt par valsts naudu, vai būs iespējams saņemt tātad pašiem apmaksājot šos pakalpojumus? Jā, protams,
maksas pakalpojumi ir pieejami arī gan ātrāk nekā valsts apmaksātie pakalpojumi, jo speciālisti jau ir pieejami. Tas jautājums par speciālistu pieejamību lielākā vai mazākā mērā ir. Viņi ir gatavi strādāt, jautājums tikai, kas par to samaksā. Vai tā ir valsts, vai tad pacienti paši. Kuri speciālisti Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tiek visvairāk pieprasīti? Ja mēs runājam par ambulatorā sektoru, tad dotajā brīdī vislielākās pārstrādes ir bez iepriekš pieminētās īslaicīgās ķirurģijas, kur kvota ir izsmalta, bet varbūt tur tiešām tā kvota ir ievērojama par mazu dienu stacionārā īslaicīgajai ķirurģijai. Tad konsultācijām tie ir lori, otolaringologi, tur mums ir pārpilde ievērojama, arī dermatovenerologi, tur arī pārpilde ir ievērojama, kā arī mājas aprūpes pakalpojumi, tur esam arī ievērojami pārstrādājuši, bet, kā jau pieminēju, šīs visas programmas ir iespējams arī par maksu, pacientiem samaksāja pašiem. Otrkārt, jāsaprot, ka mums tā rinda bija jau izveidojusies tāpatās gan ilgu laiku uz priekšu, un vienkārši vienā brīdī norot, ka mēs viņu nevaram. Ja mēs esam devuši solījumu pacientam, ka tas pieraksts ir par valsts naudu, tad mēs no šī solījuma neatkāpamies. Arī viņš tiek saņemts par valsts kvotu, bet jārēķinās tajā brīdī, kad tā kā rinda jau būtu brīva. Tie ir gada pēdējie mēneši, tad šī valsts apmaksāto pakalpojumu rinda tiks vēl pagarināta. Cik tad ir tā pacienta maksa, ja viņš dos par maksu, piemēram, pie kāda speciālista, ar cik tad viņiem eiro ir jārēķinās jūsu slimnīcā? Tas ir atkarībā no speciālista no 40 līdz 60 eiro maksas pakalpojumu cena. Kā ir aizkrauklis slimnīcā? Tātad, ja nebūs iespējams nodrošināt par valsts līdzekļiem, tad pa maksu arī varēs nākt, vai ne? Jā, protams, jo skaidrs, ka slimnīcai jāmaksā personālam, ārstiem, kur mums ir nodrošināti, un, protams, maksas pakalpojumi būs pieejami. Viņi arī varbūt nav pieejami tūlītu vai nākamajā dienā, jo šeit arī sāk veidoties pieprasības un rindas, bet viņi jebkurā gadījumā ir pieejami ātrāk nekā Nacionālā veselības dienesta nodrošinātie pakalpojumi. Un tās izmaksas arī līdzvērtīgas Jēkabpils slimnīcai? Viņas ir līdzvērtīgas, varbūt mēs esam mazliet varbūt pieejamāki pacientiem, un tie no 38 eiro un mazliet uz augšu. Tātad šis ir raidījums Bez robežām, kurā es tiekos ar Aizkraukles slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu un Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekli Kasparu Čanderu. Runājot par mediķu pieejamību, sakiet, cik tad mediķu jums vēl šobrīd slimnīcās būtu nepieciešami? Parasti mēs runājam par to, ka Stradiņos sastājas jaunieši, kļūst par mediķiem, bet uz reģioniem dodas tikai retais. Kāda situācija pašlaik ir Jēkabpilī un Aizkrauklē? Jā, mediķu diemžēl trūkst ļoti. Konkrētu skaitu es jums dotajā brīdī nosaukt nevaru, bet ja runājam par profiliem, tad praktiski, ja no ārstiem, tad netrūkst mums tikai ķirurģijā. Pārējos visos profilos mums speciālistu pietrūkst. Kā Aizkraukles slimnīcā situācija ir? Aizkraukles situācija arī ir līdzīga, speciālistu trūkst, jo, var teikt, pat visur, jo mums pēdējā laikā nenotiek normāla paudžu nomaiņa, speciālisti noveco, un tas risks ir, ka viņi jebkurā brīdī var pārtraukt savas darba attiecības, un vietā mums, diemžēl, nebūs ko likt, jo faktiski pēdējā laikā mums ar lielām grūtībām izdodas piesaistīt kādu speciālistu darbam Aizkraukles slimnīcā, bet tā ir situācija, kas ir raksturīga visiem reģioniem un slimnīcām reģionos. Bet vēl, kas grib atzīmēt, ir māsu trūkums. Tas ir viens, kas ir ārsti, bet arī māsu trūkums stacionārā, kur mēs faktiski arī savu stacionāro darbību esam spiesti plānot nevis no ārstu pieejamības, bet no māsu pieejamības. Un kā Jēkabpilī ar māsu pieejamību? Protams, arī jebkura māsa ir laipni gaidīta Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, darba vieta viņai atradīsies. Bet mums māsu ziņā tā situācija nav tik kritiska, lai kādā nodaļā nespētu nodrošināt pakalpojumu tieši ar māsu trūkumu.
Bet vakances ir, un, ja kādas ir, tad droši piesakieties un laipni gaidīsim kolektīvā. Jūs jau norādījāt, tā šī nenotiek paudžu maiņa. Teiksim, ka, piemēram, pedagogu vidējais vecums ir 50 gadi. Kāds šobrīd ir mediķu vidējais vecums? Māsu vidējā jaunākā personāla ziņā tas arī varētu būt pāri 50 gadiem. Īstenībā atkal, ja runājam par ārstiem, tad pēdējos gados Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ir notikusi tāda vērā ņemama paudžu maiņa, un ir arī salīdzinoši liels skaits jauno speciālistu, līdz ar to tas vidējais ārstu vecums ir zem 50 gadiem. Aizkrauklis slimnīcā, kāds tad vidējais vecums mediķiem ir? Personālam. Varbūt precīzi skaitli šobrīd nenosaukt, bet tas ir līdzīgs ap 50 gadiem. Kādā veidā tad Jēkabpils slimnīca ir piesaistījusi šos jaunos speciālistus? Tiešām lasot presē un publikācijas, redzam, ka pa kādam speciālistam ienāk jūsu slimnīcā. Jā, man prieks par to. Tie ir dažādi veidi. Mēs aktīvi komunicējam ar studentiem, tiem, kas vēl mācās ārstniecības programmās, tie, kas iziet pie mums prakses. Aktīvi cenšamies piesaistīt arī tos rezidentus, kas piesakās pie mums, braukt un pastrādāt kā stažieri, protams, arī rezidentūras programmu ietvaros, un arī, godīgi jāsaka, arī individuāli runājam ļoti aktīvi ar jauniem ārstiem, arī ārstiem, ja saņemam informāciju, kur būtu interesēti kaut ko dzīvē mainīt, piedāvājam aktīvi iespējas strādāt Jēkabpils slimnīcā. Es domāju, tās iespējas ir labas, ir labi apstākļi, ir konkurētspējīgs atalgojums, ir ļoti atbalstoša pašvaldība, kas nāk pretī ar gan dzīvokļu nodrošināšanas iespējām, gan ir vajadzīgs arī bērndārs jaunākajai paudzei. Tā kā ar visiem iespējamiem līdzekļiem un spēkiem runājam un strādājam šajā jomā. Kā ar stipendijām pašvaldību tiem, kas studē? Vai šis arī tiek izmantots kā viens no piesaistes modeļiem? Tas ir ļoti labs arguments, un dotajā brīdī tā stipendija ir ļoti konkurētspējīga un pievilcīga. Tie ir 550 eiro, un paldies Jēkabpils pašvaldībai, ka viņi atrod tam līdzekļus, un es domāju, ka tā ir vērā ņemama motivācija. Kā Aizkrauklis slimnīca piesaista jaunos speciālistus? Tie veidi ir samērā līdzīgi kā kolēģija Jēkabpilī. Tas ir darbs ar studentiem, darbs ar tiem, kas ir beiguši vai tūlīt beigs kādu no augstskolu vai koledžu. Tas arī ir pašvaldības atbalsts gan dzīvokļu jautājumu risināšanā, gan arī stipendijas. Varbūt mēs dzirdēju to skaitli, kas ir Jēkabpilī. Viņš nav tik liels, bet pašvaldība savu iespēju robežās arī atbalstīs jauno speciālistu piesaist. Tie ir visdažādākie veidi, kādā veidā mēs spējam uzrunāt, piesaistīt un pievilināt speciālistu darbam reģionā. Atsaucas? Jā, šobrīd, piemēram, Aizkrauklis slimnīca arī ar 2 topošiem rezidentiem ved pārunas par tālāku attiecīgu sadarbību un iespējami sadarbību arī pēc rezidentūras beigšanas, jo cilvēkiem ir dažāda motivācija. Tas ir pirmkārt patstāvīgāks darbs nekā lielā slimnīca, otrkārt tā ir vēlme varbūt dzīvot arī ārpus lielpilsētas. Tur ir dažāda motivācija, svarīgi arī uzķert šo te vajadzību un tālāk arī runāt ar šo cilvēku un aicināt un organizēt viņa atnākšanu darbam reģionā. Nav tā, ka piešķirot konkrētam jaunietim stipendiju, viņš atnāk pēc tam šeit strādāt, bet ļoti, ļoti ātri aizbrauc projām. Situācijas ir dažādas, protams. Mēs esam arī Aizkrauklis slimnīcai bijis ne tik pozitīva pieredze. Mēs esam ieguldījuši, piemēram, māsu certifikāciju, viņš kļūst par operāciju māsām, anestēzijas māsām, un tad viņš pēc tam ieguvuši šo kvalifikāciju, aiziet strādāt uz Rīgas lielajām klīnikām. Tas ir dažāds skaits, ka mēs cilvēkam tā motivācijas sistēma varbūt nevienmēr nostrādā mums vēlamajā virzienā, bet tāpēc jau mēs nevaram pārtraukt savu darbu un meklēsim tās labākās iespējas, kā nodrošināt. Un šeit pat, ja cilvēks paliek strādāt Latvijā, tad mums jau ir iespējas viņu kādreiz vēl dabūt atpakaļ Aizkrauklē, bet no Eiropas Savienībā ir kopīgs darba spēka tirgus un diezgan daudz arī cilvēku pārceļas strādāt ārpus Latvijas. Tā kā
Aizkrauklis, gan Jēkabpils slimnīca. Mēs jau nekonkurējam pat Latvijas darba spēku tirgū, mēs konkurējam visas Eiropas darba spēku tirgū. Runāt par nākamā gada budžetu. Ja 2024. gada valsts budžetā noteiktās prioritātes bija iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība, tad nākamajam gadam ir tik izvirzīta viena prioritāte - valsts drošība. Kā jūs redzat nākamā gada budžetu? Vai šobrīd par to tiek kaut kas runāts, diskutēts, piesaistītu arī slimnīcu vadība? Jā, Veselības ministrija ir prezentējusi savus plānus, kā viņi saprot drošību. Protams, mēs arī uzskatām, ka veselības stāvoklis ir viens no drošības aspektiem. Gal galā, ja mēs runājam par karavīru veselības stāvokli, viņiem jābūt veseliem un iedzīvotāju, gan sociālo drošību, gan dažādās ārkārtas situācijās potenciālajās. Mēs uzskatām, ka tur ir veselības sektoram arī savs devums dodams, bet, protams, šīs ir tikai tādas sākotnējas sarunas. Protams, redzēsim, kā tas tālāk virzīsies. Mēs sekojam līdzi un esam gatavi līdzdarboties. Arī pagaidām, slimnīcām konkrētām nav zināmas šīs kvotas, šis finansējums piešķirtais, piemēram, Parasti šis kvotu jautājums ir risināts pašās gada beigās. Jēkabpils ar neko nezina, ja? Parasti tas ir jau jaunā gada sākums, kad mēs saņemam konkrētus skaitļus. Labākajā gadījumā gada sākums, sliktākajā jau pirmā ceturkšņa beigas. Muciņa kungs, jūs bijāt jau pirms 20 gadiem veselības ministrs. Šobrīd esat lietas kursā visu laiku, kas notiek medicīnā. Vai tā situācija kaut kā mainās, jo vienmēr mēs runājam par līdzekļu trūkumu pacientu ārstēšanai, mediķu algām, un tā nav pilnīgi nodrošināts medicīnas personāls? Kopumā jau šīs problēmas ir pēdējos 20-30 gadus. Tie pamatvirzieni jau nav mainījušies. Ir mainījušies tehnoloģijas, ir mainījušās zināšanas. Bet skaidrs, ka tā mūsu valstī šī veselības aprūpes prioritāte joprojām palikusi ir zema. Mēs redzam, kā citās Eiropas Savienības valstīs, kad vai tepat kaimiņos un Igaunijā, tad veselības aprūpes prioritāte valdības dienas kārtībā, līdz ar to arī finansējumā ir augstāka nekā pie mums, un tas arī varbūt ir viens no šiem problēmu cēloņiem, ka mēs katru gadu no gada faktiski tādā izdzīvošanas režīmā dzīvojam, un otrs, netiek ņemta vērā arī realitāte. Mēs diezgan daudz ko apsolam, to, ko nevaram izpildīt. Mēs ar kolēģi jau arī runājam, piemēram, par tām pašām dienas ķirurģijas kvotām, kuras ir beigušās gan Jēkabpils slimnīcā, gan arī Aizkraukles slimnīcā, bet nākamgad jau droši vien tiks piešķirts viņas līdzīgā apmērā un tiks pateikts, ka viss ir kārtībā, lai gan mēs zinām, ka tas nosedz aptuveni tikai 30% no tās vajadzības, ko mēs reāli varētu veikt un kas vajadzīgs mūsu pacientiem. Tā ir arī ne tikai šī prioritātes trūkums, bet arī slēpšanās no realitātes. Bet nākotnē Aizkraukles slimnīcai ir? Nākotnē Aizkraukles slimnīcai noteikti ir, kamēr šeit ir iedzīvotāji, kuriem ir vajadzīgi, un jāsaprot, ka šie iedzīvotāji, diemžēl, noveco, un viņiem veselības aprūpe būs arvien nepieciešamāka, jo neskatoties uz to, ka mēs novecojam, mēs dzīvojam arvien ilgāk, vidējais mūža ilgums, neskatoties uz to visu, ko mēs negatīvi uzskatām, ka veselības aprūpe neko nedod, viņš pieaug. Bet, attiecīgi, tas prasa līdz arī resursus, lai šo dzīvi uzturētu kvalitatīvu. Un kamēr būs iedzīvotāji, kamēr vidējais mūža ilgums augs, kamēr būs pieprasījums pēc dzīves kvalitātes, Aizkraukles slimnīca būs vajadzīga. Arī Jēkabpils reģionālā slimnīca? Bez šābām, protams, kā ne savādāk. Jā, paldies jums par dalību raidījumā. Tas bija raidījums Bez robežām, un raidījumā šodien es tikos ar Aizkraukles slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu un Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes locekli Kasparu Čenderu. Raidījumu vadījusi Inga Čekša-Ratniece. Nākamais raidījums Bez robežām jau pēc nedēļas. Uz tikšanos!